Zviedrijā, kad es Jāņus svinēju akas tipa kurtūbu, lai ugunskurs ir tava augstumā. Malciņi te priekš visiem ir nolikti, vienmēr pieejam visiem, arī svešajiem. Katru gadu atjaunojam taku apkārt Mazam Ansim, lai var baudīt dabu, tur ir bebru māja. Te, kur ir tā taka sākās visa. Te bija viens traks mešs, šitien viss. Te ir no Rīgas ir atbraukuši cilvēki. Viņš atbrauc gadā vienu reizi vai divas reizes, viņš atbrauc vienreiz pastrādāt uz šejieni, vienreiz pamakšķerēt, bet viņš jūtās šeit piederīgs, jo viņš ir savu darbu ielicis te. 3-4 tonnas tiek laist kār priekšā, lai varētu cilvēki braukt pie mums un makšķerēt. Katru nedēļu mums ir dežurants. Šķeldi ir izbērta, 4 kubi sanēsāti pa vietām, ir tā ugunskuriet sakārtota, ir savākti mēsli, tie ir jau nogādāti jau galā. Principā ir tā, ka visapkārt pretējā krastā var redzēt, tur ar šķeldu viss ieved iekšā, viss saveda. Trubas ierakām iekšā, un tad nosūcās, viņš pats jau nosūcās, nevajag jau aizrauties, tāpat jau viņš nāk un smuki sūcās nost. Šitas ir tas, ko Ivars ideju noskatījā. Zviedrijā, kad es Jāņus svinēju akas tipa kurtūbu, lai ugunskurs ir tava augstumā. Vajag labi. Ziemā super. Viss tev tava augstumā. Un tev nav jāliecās ar visiem. Tev vēl būs režģis augšā un varēs arī cept. Bet to kā uz šodien mēs to nestādījām pa prioritāti. Bet to mēs uztaisīsim kādā dienā. Un tā būs tā, ka tev pat nebūs vajadzīgs režģis līdzi. Tad atnāc, uzliec desiņas, pagriez, uzcep, noņem nost. Galdiņu uzbūvējām, tā kā viss. Bet priekš cilvēkiem. Tas nav tikai priekš biedrības cilvēkiem. Tas ir priekš visiem. Jo principā tā viņš ir. Pat tie, kuri nekad mūžā nav kūpinājuši, tur ir aprakstīts, kā var savest kārtībā, kā pēc tam jāatstāj, kādā kārtībā ir. Un viss tiek filmēts arī. Un pa ziemu vēl sniedziņš bija uz laipas, cilvēki brauc jau cepa desiņas, jau tā kā malciņi te priekš visiem ir nolikti, vienmēr pieejam visiem, arī svešajiem. Viņi atbrauc, tev var paņemt, mēs malciņi. Šodien kaut kādas 4 kompānijas, pat lielā tajā tenī augstumā atbrauc, atbrauc noslaucīja un uzkūru un aiziet un viss notiekās. Un tepat arī miskastes stāv, tīri teorētiski mēs tā kā šķirošanai nolikām, bet pagaidām vienu maisiņu atstājām. Vējš tagad ir, jā, bet Tas ir tas vējš, kurš šeit, vasarā viņš ir patīkams, ka tāds vējš ir. Jo principā tad, kad tu viss apsēdies un te tāds smuks tā idille būs, kad zilas debesis un karsts, un tu te apsēdies, pasēdi, uzkūpini, redzi. Tā jau dūmos obligāti jāstāv. Bet tagad būvējāt jūs paši, ja? Šitas ir... To visu paši mēs darījām. Ledīsim kur? Braucam rekuru skatīties, kā mēs katru gadu atjaunojam taku apkārt Mazam Ansim. Ar tādiem materiāliem, kas ir dabai draudzīgi. Tas ir ar šķeldu, beram šķeldu katru gadu. Krūmus gadā 4 reizes cērtam, laipas tagad vīri paliek remontēt vēl Daram to, lai var atnākt jebkurš ar ielas apaviem, lai nav zābaki, lai var baudīt dabu, tur ir bebru māja, tur ir putnu līgzdas, lai neskarot viņus, lai tu mierīgi klusām var apiet un ar sausām kājām. Tur īstenībā visur ir purvs. Taka pa purvu. Re, kur ir tā taka sākās visa. Te bija viens traks mešs, šitien viss liels mešs un krūmi, un katru gadu mēs beram šķeldu, un katru gadu saprotam, ka tā šķelda ir pa maz. Vienā gadā 8 kubus, tad nākošā gadā jau ir 12-14 kubu uzbērti. Un to ar rokām un maisiem nesam iekšā, lai ir smuki, lai ir forši iešana. Lai var, ar augstpapēšu kurpēm nevar ienākt, bet ar normālām vasaras iešļūcenēm mierīgi var tikt šajien. Te ir no Rīgas ir atbraukuši cilvēki. Viņš atbrauc gadā vienu reizi vai divas reizes, viņš atbrauc vienreiz pastrādāt uz šejieni, vienreiz pamakšķerēt, bet viņš jūtās šeit piederīgs, jo viņš ir savu darbu ielicis te. Un tas mūs priecē, kā vietējos. Labdien vēlreiz. Malanči, reku vīri, jūs tā filmēs viss, kā jūs uz strādājat. Filmē jau, jā? Tā, labi, kā, pagaid. Uzpucējamies, sakrāsojam lūpas. Līmeņi rādi. Mums viss ir līmeņi rādi, Ģimenes albuma, jā. Jā, un tad reku var uzfilmēt mūsu pensionāru brigādi arī.
kas ir neizpilstoši sastāvē. Jā, pirmo, tad, kad sākām apsaimniekot, tad bija tā, ka mēs vācām tikai mušus. Mēs neko labi iekārtošanu nekā nedarījām, mēs tikai vācām miskas. Nav pretīgi, tas ir dzīvības viss. Tur ir vārdas jau. Es patrīcu, es tieši. Jā, tie... Man nav fotogēnisks mūris. Tās nekā saldi. Ko man vēl tev parādīt? Tā mēs te dzīvojam, redz, nu, apiet riņķī var tam trakam purvam. Ļoti daudz ir tā, kad vecāki, teiksim, brauc kopā, makšķerēt ar bērniem par to domājot. Tagad ir kā doma rakstīt kaut kādu projektu, kaut kādu ūdens ar velospēdu vai vēl kaut ko, nu, kas viens otram netraucē. Šogad būs mums biedrībai 2 sacensības, kas mums ir parasti. Tas ir atklātās biedrības sacensības, ko mēs rīkojam uz karpu. Rudenī rīkojam cukuru kausu uz līdaku, uz plēsīgo zīvi. Bet tas salīdzinot ir nekas ar to, kas būs Senses kauss tagad maija mēnesī. Rīko konkrēti Normons Grabolskis, kas ir prominenta latviešu makšķernieku persona. Un tas ir atklātais Baltijas čempionāts fīderu makšķerēšana. Un otrs sacensības būs jūnija sākumā, kas ir Latvijas čempionāts, arī fīderu makšķerēšanā. Tā kā 2 ļoti lielas sacensības pie mums notiks šeit Rubenē mazā. Pirmā sacensības ir 13, 14, 15 maijs, atklātais Baltijas čempionāts. Un otrs sacensības Latvijas čempionāts fīderu makšķerēšanā ir 3. līdz 5. maijs. Nevis mājas, atvainojos, jūnijas. 3. līdz 5. jūnijas, jā. Jā. Kas ir tā fīderu makšķerēšana? Fīderu makšķerēšana ir tāda lieta, kā makšķerē bez pludiņa, ir barotava. Barotavā ieliek barību, galā ir āķis, iemet iekšā un skatās makšķerē uz spicīti. Kā spicīti nokustās, tā vēl kā ārā un makšķerēšana bez pludiņa tā ir. Tā ir uz grunts, var teikt, makšķerēšana. Kā nosaka uzvarētājs? Pēc svara. Kurš vairāk noķer zivis? Pēc zivju kopējā svara nosaka uzvarētāji. Un pozitīvi tas, ka sporta makšķernieki visi kā viens ir dabas draugi, viņi nevienu zivi nepatur. Visas zivis tiek pēc tam pilnīgi 100% atlaistas atpakaļ. Arī kaut kādas zivis tiek audzētas, viņas paši kā? Dabīgi nārsto zandarts, līdaka, karūsa, brekši, rauda, saseri. Tas ir dabīgais nārsts. Karpus mēs pērkam. Karpus mēs katru gadu vedam no Seces, kur ir liela zivaudzētā, vedam karpu no Seces. No Seces mums ir laba sadarbība, mēs vedam katru gadu, laižam 3-4 tonnas tiek laist karpu iekšā, lai varētu cilvēki braukt pie mums un makšķerēt. Un... 3-4 tonnas? Jā, un noķer tās 3-4 tonnas, noķer cilvēki, brauc no visu malu malām, ķer un ved pie saviem uz mājām, jo, nu, mums ir tas, ka cenas ir demokrātiskas, teiksim, mums nav nekāda peļņa tam visam pasākumam. Mēs strādājam savam priekam, lai mēs varam arī vakarā pēc darba te patās atbraukt un pamakšķerēt un noķert to zīvi, teiksim. Tā kaut kā, jā, un tad līdaks vēl laižam iekšā papildus, jo līdaks arī ļoti rudenī cilvēki mīl ķert. Viņas dabīgi nespēja sevi ataudzēt tik daudz, tāpēc mēs līdaks, es smējos, mēs pagājuši gadu iegaidām līdaks tik daudz, cik Burtnieku ezerā ielaida. Mēs pa savu naudu ielaidām tikpat, cik valsts naudu ielaida Burtnieku ezerā. Šeit ielaidām līdaks. Kur jūs ir dabujāt to baigi? Kur? Viņš izpildēja kaut kur te, jā? Jā, viņš no tejienes līdz turienēs. Nu, kaut kur jau krastā viņš tiks tas baigs. Tas šitam stāpsmets. Nu jā, un klik tur iekšā. To To jau jau jāuzkapja, viss jau gatavs. Vai iedod vēl 2 dēļus? Tur reku jāieliek vēl starpīgi. 1, 2, 3. Viss tas ir dēļus te pie maliņas. Viņš izžūs un viņš pēc tam būs tāpatās atkal lietojams. Materiāls. Jā, bet teiksim tā kārtība ir tā, ka katru nedēļu mums ir dežurants. Un dežurantam ir svētdienā obligāti noteikts, kad ir viss dīķim redz riņķī, kad ir balti maisi. Tur tiek musars mests un kaut kur mētājās, un tad arī viss tiek katru nedēļu, katru svētdienu tiek uz dzalu konteineru aizvests. Mēs esam aktīvi 70 uz šobrīd, bet tā biedrībā ir ap 90. Ir kaut kas uz ārzemēm aizbraukuši, viņi nav neviens atskaitīt no biedrības. Viņš atkal atgriezīsies, nomaksās savu gada maksu un, teiksim tā, 60% ir te vietēji. Rubene, kocēni,
No kocēniem arī īstenībā diezgan daudz ir biedri. No Valmieras ap 20%, un tad ir 20% ir no visas Latvijas.